Kā tikt vaļā no trauksmes, veģetīvās distonijas un panikas lēkmēm. Šodien parunāsim par un ap veģetīvo distoniju, kāpēc viņi veidojās, kas tas vispār ir, bet galvenokārt, kā viņu atrisināt. Mums ir bijušas 2 epizodes par veģetīvo distoniju, tomēr viņas noteikti nebija tajā labākajā kvalitātē, kā gribētos, tāpēc šodien ierakstīsim jaunu. Fonā man ir Roberts. Ja Robertam būs kādi jautājumi, viņš ir uzdos. Es domāju, jautājums radīsies viņam, gan jau radīsies arī tev. Tātad veģetīvā distonija kā tāda un trauksme, panikas lēkmes, manuprāt, ir tāda pēdējo gadu problēma. Es teiktu pēdējo 10 gadu problēma, ja mēs skatāmies uz to, kā bija iepriekš, un iepriekš cilvēkiem nekādas trauksmes baigi nebija, vai ne? Kāpēc es tā ir? Es domāju, tur faktori ir diezgan daudz. Viens droši vien ir sociālai tīkli, kur tu visu dienu pavadi, vai ne? Kaut kādu negatīvismu redzi varbūt arī ziņu portālos, iespējams arī kaut kur pasaulē, mazkustīgāks dzīvesveids, liekais svars, alkohols, narkotikas. Katrā ziņā ir ļoti daudz un dažādi iemesli, kāpēc tas var izveidoties. Un katram cilvēkam iemesls, kāpēc izveidojās, varbūt nedaudz savādāks. Bet tomēr tās izpausmes visiem ir diezgan līdzīgas. Un kas tad vispār šo izraisa? Vienkāršiem vārdiem būtu, to izraisa ilgstoša nervu sistēmas pārslodze. Tātad tu dari kaut ko vairāk, nekā tu vari izturēt ilgstošu laiku. Piemērs, tu sēdi pie datora 14 stundas dienā, strādā kaut ko super cītīgi, vai tie pašā strojkā strādā 14 stundas dienā, un tie pašā laikā tu sliktēdi, tu nelieto nekādas uzturbagātinātājus, tu vispār nesporto, tev liekais svars, tu papildus vēl varbūt dzer, papildus varbūt vēl pīpē, gulti 4-5 stundas. Ir skaidrs, ka cilvēks to var izturēt mēnesi noteikti, pusgadu, kāds varbūt gadu, kāds 2, bet ir viens brīdis, kad ķermenis vienkārši vairāk to netur. Un tad tev sākās principā tāda neadekvāta nervu sistēmas darbība. Piemēram, tu sēdi mājās pie datora, skaties filmas, spēlē kaut kādas spēlītes, un pēkšņi tev ir tāda sajūta, ka uzbruk suns. Sirds sitās, svīsta vai ne, liekas, viss gals klāt, bet īstenībā tu neko nedari, sēdi pie datora. Un kāpēc tā ir? Tāpēc vienkārši nervu sistēma ir pārstimulēta. Tās izpausmes, kas cilvēkiem rodās, ir ļoti, ļoti dažādas. Vienam vienkārši tā var būt tāda baiļu sajūta, kādam citam nervozitāte, kādam sirds pārsitieni, sāpes krūtīs, varbūt mātu izkrišana, sausa muta, kādam varbūt vienkārši ilgstoši paaugstināt temperatūru. Tā kā slēgtu temperatūru 37. Un kas ir baigā vispār problēma veģetīvo distoniju, to ir pagrūti atklāt, jo cilvēks parasti vēršās pie speciālista ar reālu problēmu. Viņš saka, man reāli krūtīs sāp, krūtīs dur, ko man darīt. Viņi aizsūta uz pārbaudēm, aizsūta uz 10, 20, 30 pārbaudēm un neatklāja pilnīgi neko, tāpēc, ka tur nav nekāda vaina. Tas rodās vienkārši periodiski, tās izpausmes, tā ka cilvēkam attiecīgi tas stress varbūt ir bišķiņ lielāks. Bet parasti, protams, brīdī, kad cilvēks iztaigā visus speciālistus, tad varbūt viņi nosūta jau pie kāda speciālista, kas, teiksim, ir psihologs vai psihiatrs, un parasti arī tā problēma tiek atklāta. Un kādas varbūt ir tipiskākās kļūdas, kā to risina, jo kā Latvijā visu risina ārsti, protams, iedot to zāles kaut kādas. Tu aizēji, tu saki, kur man ir trauksme, man tur ir panikas lēkmes, pa nakti neguļ, viss tur slikti, vai ne? Tev ārsts tev iedod tādu sarakstiņu. Dzer šitās miegas zāles, tās, šitās nomierinošās zāles. Un tur uzreiz rodās baigā problēma, kāpēc? Tāpēc, ka gandrīz visas zāles, kas palīdz veģetīvā distonijā, automātiski izraisa diezgan spēcīgu atkarību. Īstenībā zāļu grupa, kas ir benzodiazepīdi, laikam viņi saucās, kas ir nomierinošas zāles, kuras arī cilvēkiem parasti dod pie trauksmes un panikas lēkmēm, ir viena no retajām lietām, no kā var nomirt, ja tu pārstāji lietot uzreiz. Ir principā 2 lietas. Viena ir alkohols, viena ir šī benzodiazepīda grupa, un trešais ir droši vien morfija, heroīna tā grupa. Tā kā ļoti, ļoti bīstamas zāles, kas izraisa ļoti stipru atkarību, principā narkotikām līdzīgu atkarību, no kā būs ļoti grūti tikt vaļā. Tas ir kādās plāksters uz brīdi, vai ne? Tu, teiksim, salauz roku, nevis tur domā, kā es tagad viņu tur sārstējuši, uzlikšu ģipsu, vai ne, bet uzliekam plāksteru un strādā darbā tālāk, vai ne? Tas tā īsti neiet cauri. Un jā, tas varbūt var būt kaut kāds neliels risinājums startā, bet tomēr tas noteikti nebūs ilgtermiņa risinājums. Līdz ar ko to izmantot kā risinājumu startā arī uzreiz ir baigais risks, ka pēc tam tu iegūsi diezgan lielu atkarību, no kā tā arī būs baigā problēma tikt vaļā. Un kādai reāli tad būtu jābūt tai rīcībai, lai to problēmu varētu atrisināt.
Rīcībai noteikti ir jābūt dzīvesveida maiņai, uztur bagātrātājiem. Nedaudz arī jāpadomā, kā tu uztver ikdienu, kas ir tas stress ikdienā, no kā viņš rodās un kā tu to var mazināt. Tā kā arī tāda neliela domāšanas maiņa. Un kas ir kaut kādas lietas, ko cilvēki varbūt arī dara ikdienā, kas situāciju sāsina, kas situāciju nepalīdz atrisināt. Tie ir daudz un dažādi stimulanti, ko cilvēki izmanto ikdienā. Viens no zināmākajiem, ko droši vien izmanto katrs, ir kofīns. Attiecīgi kafija, kas sastimulē mūsu nervu sistēmu. Un kafija kā no vienas puses super lieta, bet ja tev ir problēmas ar nervu sistēmu, tad ir skaidrs, ka viņi sastimulē to nervu sistēmu vairāk un šo problēmu var sāsināt. Tas pats droši vien arī ar nikotīnu, tātad ar smēķēšanu. Un jebkas, principā, kas uzvelk tavu nervu sistēmu, radīs negatīvu efektu un tādu efektu, kas tikai pastiprinās vegetatīvās distonijas izpausmes un kas traucēs to atrisināt. Ķeramies klāt risinājumiem. Visi ļoti daudz runā par, man tur ir vegetatīvā distonija, man tur ir depresija, bet ļoti maz tiek runāts par to, kā to risināt. Kāpēc tas tā ir? Viena lieta, ko es varu iedomāties, varbūt biznesa puse, jo tomēr cilvēks ar vegetatīvo distoniju, pie kā viņš griežās, psihologs, psihiatrs varbūt nav tik svarīgi pie kura, bet ir skaidrs, ka viņš griežās, viņam palīdz, jo ilgāk viņam palīdz, jo attiecīgi speciālists, kas palīdz, vairāk nopelna. Tā kā uzreiz atrisināt no biznesa perspektīvas nav it kā variants. Bet tas īstenībā ir jebko ārstniecībā. Varbūt Eiropā tas nav tik izteikti, Amerikā ir ļoti izteikti, ka brīdī, kad tu cilvēkam palīdzi,kiem problēma vairāk nav, tad īsti tu zaudē kā klientu. Es gan nezinu, cik tas aktīvi ir Eiropā un ko vispār speciālisti pie mums domā, ar kādu ideju vispār viņi sniedz savu pakalpojumu, bet es domāju, ka tas ir arī Latvijā, kad speciālists saprot cilvēks bez problēmas, tas nav mans klients. Kāpēc vēl runā maz par risinājumiem, jo risinājumi ir kaut kas sarežģīts. Ja tu aiziet pie speciālista, viņš iedod recepti, tāpēc tableti, tas ir vienkārši, un tu darīs visi cilvēki, bez variantiem. 100% tu darīs. Varbūt 99% un nebūs par ko nopirkt zāles. Bet, ja mēs skatāmies uz kaut kādiem ikdienas risinājumiem, par ko tūlīt izrunāsim, tie ir sarežģīti. Jo tomēr dzīvot savādāk, uztvert dzīvi savādāk, lietot kaut kādus vitamīnus, sportot, tas ir baigi grūti. Tas nav vienkārši kaut kāda tableta apēst. Labi, ķeramies klāt risinājumiem. Risinājumu grupas kopā mums ir cik? Risinājumu grupas mums ir 8. Iziesim cauri visām risinājumu grupām. Vai viņas visas ir obligāti jāizmanto? Es teiktu, ka jā. Man arī bija viens klients, kas nesen arī rakstīja, ka viņš pasūtīs tur pāris produktus priekš vegetatīvās distonijas, un tad viņa jautājums bija, vai ar šo te es tikšu galā, vai es atrisināšu problēmu. Bet viņš teica, viņš nesportos, viņš tur ēdīs kā grib, un tas viņam teica, un klausies, uz ziemu mašīnai cik ziemas riepas lietas? 1 vai 4? Viņš saka, kā 4? Un es viņam saku, labi, bet šobrīd gribu izdarīt tikai 1. Tātad, ja tu nedari visu, tas skaidrs, ka to problēmu tu galā netiksi. 8 lietas, kas jāievēro, ļoti vienkāršas lietas. Jā, būs jāvalda bišķiņa laiks, jā, būs jāiegulda bišķiņa nauda, bet vismaz no problēmas tiks vaļā. Cik ātri var tikt no problēmas vaļā? Baigi individuāli kā kuram. Uzlabojums noteikti var just pirmajā mēnesī, bet tā reāli pilnvērtīga problēma atrisināt, es teiktu, dodas maz 6 mēnešus. 6 mēneši tas tīri tāds sakarīgs periods, kura laikā, es domāju, problēmu var atrisināt tā, ka līdz 0. Bet arī tikai tad, ja tu dari visu, ko es tu stāstīšu katru dienu, un nedari visas sliktās lietas, par kurām es stāstīšu. Tā kā tā izvēle, kā grib tā dara. Bet atceries, nedarīs visu problēmu, neatrisinās. Tāda pirmais. Miegs un režīms kā tāds. Miegs ir ļoti svarīgs. Kāpēc miegs ir svarīgs? Lai tu atjaunotos nervu sistēmu. Vai ne? Principā vienīgais brīdis, kad tavu nervu sistēma atjaunojās, tā nopietni atjaunojās, ir miegs. Un miegs arī ir vienīgais brīdis, kad tu nestreso. Jo, kamēr tu guli, kas tev var stresu izraisīt? Baigi, mums kaut kāds kaķis lec uz galvas pa naktī, bet es domāju, baigi nekas cits. Tā kā miegs ir ļoti svarīgs. Par miegu. Kas ir svarīgi miegam? Miegam ir svarīgi iet gulēt vienā un tajā pašā laikā. Tas ir pats svarīgākais. Cikos celies, tur 5, 6, 7, tas varbūt nav tik svarīgi, bet pats svarīgākais ir iet gulēt vienā un tajā pašā laikā. Tā ir pats svarīgākā lieta miegam. Pirmkārt, lai tu varētu normāli iemigt.
Bet otrkārt, lai tavs ķermenis varētu miegam sagatavoties, jo ķermenis pie visu pierod. Ja tu ies gulēt katru dienu citā laikā, tad visdrīzāk tās pirmās miega stundas vienmēr tu nebūs kvalitīvas. Jā, tu varbūt gulēsi 9 stundas, bet, ja tu vienu dienai gulēt 9, otru dienai gulēt 2, vai ne, baigi tur nekas nesanāks, tās pirmās stundas nodzēsīs nost. Pirmais, gulēt vienā laikā. Kādā laikā iet gulēt? Perfektā variantā būtu iet gulēt, ka saule riet, vai ne, bet saule riet mums dažādos laikos. Es teiktu, ka tas perfektais variants droši vien būtu iet gulēt ap 10. 10, manuprāt, ir pietiekami vēlu, lai tu kaut ko vari padarīt arī pēc darba, bet tajā pašā laikā tas ir pietiekami agri, lai tu varētu nogulēt nepieciešamo stundu skaitu un pamosties kaut cik sakarīgā laikā. Tātad iet gulēt 10, vēlākais 11, nevēlāk. Tad nākamā lieta par miegu obligāti tās noteikti būs 8 stundas. 8 stundas ir vajadzīgas, lai tu varētu kvalitīvi atjaunoties. Bez 8 stundu miega īsti nekā. Varbūt, ja tu neesi ar kaut kādu panikas lēkmi, trauksmē, veitīvo distoniju, tad pietiek arī ar 7. Kādam varbūt 6,5. Bet atceries, ka pie šīs problēmas nervu sistēma ir pārslogota un tev vajag tās 8 stundas, lai tiešām to nervu sistēmu varētu atjaunot. Par miegu, kā gulēt. Šī arī ir tāda lieta, ko cilvēki droši vien teiks, kā var gulēt nepareizi, ne? Kas loks, kas guļ nepareizi, bet es varbūt teikt, ka nevar gulēt nepareizi, bet nepareizi var sagatavoties miegam, gulēt varbūt arī var nepareizi. Ko es ar to domāju? Tātad pirmkārt, vietā, kur tu guli, jābūt ir vēsākam, nekā vietā, kur tu uzturies ikdienā. Viens variants, kā to var izdarīt kondicionieri, bet kondicionieris droši vien lielākai cilvēku daļai nav, vai ne? Attiecīgi vai tu logu var bišķiņ atstāt vaļā vai izdomāt kaut kādus veidus, kā to temperatūru uztaisīt bišķiņ zemāku. Jo cilvēkam, lai aizmigtu, vajag pazemināt ķermeņa temperatūru, kā arī pa nakti vienkārši temperatūrai jābūt augstākai. Ja viņi nebūs augstāki, tad drīzāk tu modīsies pa nakti augšā un miegs nebūs kvalitīvs. Pirmais tāda pazemināt temperatūru. Otrs, protams, pilnīgi tumsa. Ja tu guli istabā, kur nav aizskaru vai žalūzijas, arī automātiski tev nebūs labs miegs. Tev būs grūti iemigt. Tu pa nakti modīsies augšā un tu vienkārši kvalitīvi neizgulēsies. Varbūt ziemā tev būs labs miegs, bet noteikti ne vasarā. Tātad vēsāks un tumšs. Nākamā lieta, kā mēs sagatavojamies miegam, pēdējo stundu pirms miega nedrīkst lūrēt nekādos ekrānos. Tātad nekāds telefons, nekāds televizors, nekāds dators. Pēdējo stundu pirms miega nekur nelūram. Pēdējo stundu pirms miega nediršamies ar visiem, kas dzīvos mūsu mājās, un vienkārši višķiņi nomierinamies. Labs variants elpošanas vingrinājumi. Var ierakstīt Wim Hof, Googlē, atrast, man baigi elpošanas vingrinājumi patīk. Arī pats agrāk es viņus taisīju, viņi tiešām reāli palīdz. Un ar šādiem elpošanas vingrinājumiem vakarā tu vari nomierināt savu ķermeni, sagatavot savu ķermeni miegam. Un par uzturbagātinātājiem, es teiktu, uzturbagātinātājiem pirms miega ir ļoti svarīgi, lai tu varētu gan labāk iemigt, gan labāk izgulēties. Un ja tev ir šī problēma, tad veitīvā distonija visdrīzāk tev ir gan sūdīgs miegs, gan tu nevari iemigt. Tad tev vajag kaut kādu palīdzību uzturbagātinātājiem. Ar miegu esam tikuši galā un miega lietiņā, vai ne? Tagad ņemam nākamais no rīta. Kas mums ir no rīta? Jo ir skaidrs, ka no rīta, ko visi dzer, lielākoties visi dzer kafiju, bet kofīns attiecīgi šī gadījumā mums ir aizliegts. Kofīnu nedrīkstam sastimulēt nervu sistēmu, bet no otras puses droši vien ir kaut kādi uzturbagātinātāji, kas varētu palīdzēt pamosties. Gan pamosties, gan enerģija, gan arī nedaudz iedot tādu motivāciju un nedaudz prāta skaidrību. Es teiktu, tie mums ir 3. Viens no tiem ir tirozīns. Tie, kas pēta uzturbagātinātāji, droši vien tirozīni redzējuši arī pre-workoutos, tātad pirms treniņa enerģētiķos un ko mums izdara tirozīns. Tirozīns iedos nedaudz tādu mundrumu vienkārši. Efekts nebūs kā no kofīna, nebūs stimulējušais efekts, bet vienkārši būs sajūta, ka ir bišķiņ vairāk enerģija, bišķiņ vairāk kaut ko gribās darīt. Otrā lieta – Lion's Mane. Lion's Mane primāri ir mūsu prātam, lai teicīgi mūsu galva strādātu labāk, gan fokus lielāks, gan lielāka motivācija arī kaut ko darīt. Un trešā lieta – kreatīns. Kreatīns ir super svarīga lieta, protams, gan spēkam, gan enerģijai, bet super svarīga lieta mūsu noskaņojumam. Jo ir diezgan daudz pētījumu, par ko es runāju citos podkastos, kur ir pierādīts, kā kreatīns palīdz samazināt depresiju. Diezgan ievērojami, tā kā 5 gramu kreatīns, tā arī būtu super deva no rīta. Nākamais, ar ko mēs turpinam, tad, kad mums ir iedzērti visi rīta vitamīni. Šīs ir konkrēti enerģija, bet vispār no rīta, protams, ko mēs vēl darām? No rīta mums ir obligāti D vitamīns,
kas noteikti jādzer visu caur gadu. Ja D vitamīns, tad tikai ar K2 un K1 vitamīniem pievienotiem klāt, un kāpēc, lai neatskaļļojas asinsvadu, mēs varētu stiprināt kaulus, un tad varbūt kādam arī kaut kāda cita uztura bagātinātāja. Liekais svars, varbūt kaut kas tur no liekā svara kategorijas, berbīnas lipuskābe, ja ir kāda cita problēma, varbūt locītavs, varbūt kāds likozamīns. Katrā ziņā, ja ir vajadzīgs, lai piemeklē konkrēti kaut kādu produktu, kas tev ir vajadzīga, ko tu vari darīt, var ienākt Fitness kanāls LV, un pašā augšā mums ir izpildu testu poga. Spied virsū uz pogas, izpildu testu, tas aizņems kaut kādas minūtes, 2, 3 un vairāk, tev uzreiz uz e-pastu atnāks, un arī WhatsAppā atnāks, kuri produkti varētu derēt, attiecīgi pēc tā mūsu algoritmu, ko mēs esam izstrādājuši šobrīd, jo veltījām mēs, nezinu, tur kādu gadu, un pēc tam arī mēs paši ar tevi sazināsimies, izrunāsim jau detalizētāk un sapratīsim, varbūt kaut ko citu vajag, varbūt kaut ko vairāk, varbūt kaut ko mazāk. Tā kā grib konkrēti palīdzību, tad vienkārši var nākt Fitness kanāls un pildīt to testu. Un tā, mums ir apēst rīt vitamīni, nākamā lieta kardio. Kardio super svarīgi un vēlams kardio taisīt ārā. Kas ir kardio? Kardio ir jebkurš treniņš, kur tu uzsver pulsu mazliet kaut kādam 100. Attiecīgi perfekts variants vienkārši iziet no rīta ārā ātrā pastaigā. Cik garā es teiktu plus mīnus 4-5 km. Būtu svarīgi iet ar pulsmetru, lai tu plus mīnus var redzēt pulsu. Ja tu esi super formā, tad, lai tu varētu paiet ātrāk, lai dabūtu to pulsu augstāk. Ja tu esi super sūdīgā formā, ja tu esi ar beigo lieko svaru, lai neuzsistu pulsu par augstu. Perfektā variantā droši vien pulss būtu 100 līdz 115, un tas laiks būtu kaut kāds 40-45 minūtes, kas droši vien tā arī būs, ja ņem 5 km, vai ne? Tad nākošā lieta, kas arī mums ir super svarīgi, ir spēka treniņš. Spēka treniņu noteikti es izdalītu no kardio treniņa. Kāpēc? Jo, ja mēs uztaisīsim 1,5–2 stundas treniņu, atkal tā būs baigās slodze nervu sistēmai, un arī vienkārši progress būs labāks, ja mēs izdalām spēku un kardio. Kas ir ļoti svarīgi spēka treniņā, noteikti nepārslogot sevi, jo nervu sistēma jau ir pārslogota, viņu vajag atjaunot, tie pašā laikā tev ir jātrenējās, lai tu būtu stiprāks. Tad nervu sistēma būtu noturīgāka, bet ja pašā laikā arī tu pārtrenēsies, atkal paliks sliktāk. Tā kā vajag ļoti rūpīgi sabalansēt tos spēka treniņus. Es teiktu, ka ilgums ne ilgāk kā 45 minūtes spēka treniņš un biežums ne biežāk kā 3 reizes nedēļā. Pat ieteiktu pat 2 reizes nedēļā. 2 reizes nedēļā pietiks, tomēr 3 reizes nedēļā tas ir kaut kas, kā tu sev vari ievilkt attiecīgi nevajadzīgā pārslodzē. Labi, ķeramies klāt uztura bagātinātāju kopējai sadaļai. Kas te vēl ir par produktiem? Kas vēl mums varētu palīdzēt no rīta. Tātad mums bija Lionsman, no rīta bija tirozīns, no rīta bija kreatīns. Uz nakti bija GABA, triptofāns, teanīns un magnīns. Un kas tad vēl vispār mums var palīdzēt? Noteikti pats D vitamīns, kurus jau minēju. Tad noteikti B grupas vitamīni. Ļoti svarīgi mūsu nervu sistēmai E vitamīns. Ja E vitamīns, tad noteikti labs variants ir uzreiz ņemt omegas ar E vitamīnu. Parasti omegās ir E vitamīns, vismaz mūsējās ir. Un arī dzels. Dzels, es teiktu, ir īpaši svarīgs sievietēm. Jo arī, kad mūsu klienti sūdzās par nogurumu, daudz dažādām citām problēmām, tad pirmais jautājums ir par dzelzi, un tur gandrīz vienmēr ir pazemināts. Un arī, ja lieto, gandrīz vienmēr ir pazemināts. Un kāpēc? Tāpēc, ka dzelzs bez B grupas vitamīniem neuzsūtās, tā kā obligāti uzreiz jālieto B grupas vitamīnu, kā arī, ja tu izvēlēsi nepareizo dzelzs veidu, viņš jau vienkārši neuzsūksies. Un kā tu mēģinās lietot vairāk, sāksies tāda problēma kā aizcietējuma, un tu vienkārši atkal metīs devu lejā, vai ne? Līdz ar ko dzelzim obligāti vajag izvēlēties dzelzs fumarātu veidu. Tas veids, kas uzsūcās vislabāk. Dzelzim fumarāts būs tas pats, kas magniem bisglicināts. Tad nākamā lieta, ko vajadzētu saprast, vai tu bieži slimo, kā tev ir imunitāte. Ja tev ir švaka imunitāte, noteikti arī cinks. Cinkam arī, protams, tikai cinka bisglicināts. Kā arī, ja tu esi vīrietis, pēc 30 gadiem arī cinks būtu obligāti lieta, jo cinks mums piedalās testosterona izstrādē. Ķeramies klāt uzturām. Kas būtu uzturā ļoti svarīgi? Uzturā būtu ļoti svarīga lieta brokastis kā tādas. Droši vien tas dzirdēs, saka, brokastis ir nevajadzīgas, tā ir nevajadzīga ēdienreiz, vai ne? Bet ar nervu sistēmas problēmām cilvēkiem ir ļoti svarīgi apēst brokastis. Pats svarīgāk ēdienreiz. Tā kā tā ir tā mazāk cilvēku grupa. Nervu sistēmas problēmas, veiditīvā distonija, trauksme, obligāti vajag brokastis. Bet brokastīm jābūt pareizām. Kādas izstās pareizas brokastis? Pareizas brokastis ir brokastis, kur nav ogļhidrāti. Attiecīgi tikai tauki un nobaltumvielas. Perfekts variants, ko visi droši vien dzīvē ēduši, tās ir vārītas olas. Super variants. Nav dārgi, dabūn daudz obaltumvielas, dabūn daudz taukus, ļoti vienkārši pagatavot. Parasti visiem garšo, un parasti nevienam arī nav nekāda pārtikas nepanesamība par olām. Tā kā olas ir super variants brokastīs, 4-5 olas. Un tālāk vispār kā veidot uzturu. Uzturu arī būtu jābāzē, protams, uz proteīnu, attiecīgi uz gaļas. Papildus mums nāk lēnie ogļhidrāti, tādi kā, teiksim, griķi, pilngraudu makaroni,
krāsnī cepta kartupeļa un noteikti diezgan daudz augļu un dārzeņu. Vajadzētu mēģināt izvairīties no visa, kur ir cukurs, kas ir tīrs cukurs, kas ātri uzsūdzās, teiksim, konfekts, kaut kāds spraits kolu vai ne, jo arī cukuru svārstības tev var radīt pa dienu sagrumu. Un kas notiks pie saguruma, tu ķersies pie savas kafijas, un kafija atkal sastimulēs nervu sistēmu. Kāpēc arī šāds uzturs? Jo ļoti bieži cilvēkiem vegetatīvā distonija attīstās, tā ka viņi ir ļoti sliktā fiziskajā formā. Parasti liekais svars. Un tas skaidrs, to liekais svars, uzturam arī jābūt tādam, lai to svaru samazinātu. Un, ja tev uztura pamats būs gaļa, kas notiks? Gaļā ir salīdzinoši maz kalorijas, ja mēs ņemam liesu gaļu. Tītars, lielops, vista, un tajā pašā laikā no gaļas tu jūties paēdis. Ir laba sāca sajūta. Līdz ar ko tu it kā var apēst daudz, kalorijas maz, un to svaru sāk zaudēt. Bet arī ar svaru zaudēšanu ļoti uzmanīgi, jo svaru zaudēšana ir stress ķermenim. Attiecīgi, ja tev ir vegetatīvā distonija un tu plāno zaudēt svaru, es teiktu, tas, uz ko tēmē ir puskilograms nedēļā. Cilvēkam, tātad standarta cilvēkam, liekais svars nav nervu sistēmas problēmas. Es teiktu, tēmē uz kilogramu nedēļā, bet vegetatīvā distonija puskilograms nedēļā. Un kāpēc? Jo pie papildus stresa, tātad ļoti ātri svaru zaudēšana, situācija atkal var sāsināties. Tā kā svaru nemēģinām zaudēt pēc iespējas ātrāk, labāk, lēnāk un pakāpeniski. Un vēl viena droši vien tāda ļoti svarīga psiholoģiska lieta. Nevajadzētu droši vien koncentrēties tikai uz savām sajūtām, domāt tikai par sevi. Tā ir tā lieta, ko īstenībā diezgan bieži ir novērota, par ko ir diezgan daudz arī pētījumi, jo cilvēks vairāk ir vērsts uz sevi, jo vairāk viņam ir depresija, dažādas nervu sistēmas problēmas, vajadzētu attiecīgi vērst sevi uz āru. Skatīties, kas ir tā lieta, ko tu varbūt dzīvē māki, kā tu vari palīdzēt citiem. Nezinu, kāds varbūt tur naudu māk nopelnīt, kāds varbūt ir dzēris, beidz dzert, ar to var palīdzēt citiem. Katrā ziņā vajadzētu atrast kaut ko, kā tu vari būt noderīgs citiem, kā tu vari palīdzēt citiem. Tur nav jāpalīdz tur miljonus cilvēkiem, un tur nav jāpalīdz tur tūkstošiem cilvēkiem katru dienu, bet padomā varbūt, kā tu vari būt noderīgs kaut vienam cilvēkam pilnīgi katru dienu. Es domāju, to var atrast pilnīgi jebkurš. Un tad vēl viena lieta, kas ir svarīga, es teiktu visiem, ne tikai nervu sistēmas problēmas, tā ir kaut kāda mērķa dzīvē. Jo ir skaidrs, ka dzīvo bezmērķīgu dzīvi, ja tu nezini, kur tu ej, kā tu vari labi justies, vai ne, attiecīgi uzstādām kaut kādu mērķi, sadalām to mērķi mazākos gabaliņos, lai mums ir skaidrs, ko mēs varam darīt katru dienu, mums ir skaidra virzība, kā mēs virzamies uz priekšu. Un, attiecīgi, ja visu šo mēs ievērojam, brīvdienās nedzeram, narkotikas nelietojam, nepīpējam visu laiku, kafiju visu laiku nedzeram, vai ne, tad es teiktu pusgads, un visdrīzāk problēma būs atrisināta. Ķeramies klāt jautājumiem. Kā tu pats rūpējies par sevi, lai tev nebūtu vegetatīvā distonija? Pats svarīgākais, es neuzskatu, ka kaut kas dzīvē ir problēma, kaut kas man var ietekmēt. Arī pirms podcasts es stāstīju pāris lietas, kas mums ir šobrīd. Kā ir tā ir, vai ne? Ir kaut kādas problēmas, problēmas parasti atrisinās pašas no sevis. Tā es nezinu, bijis manā dzīvē, kur ir kaut kāda problēma, kaut kā viņa atrisināsies. Un es parasti arī domāju uz priekšu, un es domāju, vai šī te problēma, kas ir šobrīd, ko es par viņu domāšu pēc 5 gadiem, kāds man ietekmēs. Skaidrs, ka pilnīgi nekā. Ja mēs skatāmies uz kaut kādām problēmām, kas man dzīvē ir bijušas, nezinu, varbūt ir. Es varu iedomāties tikai vienu, kas tiešām ir tāda reāla problēma, kas ir nopietna problēma, kas jāatrisina. Vispārējais ir kaut kāda tāda sīkuma. Un arī tas, ko es teiksim, arī pirms 3 gadiem domāju, tā ir baigā problēma, vai ne, kā es atrisināšu. Ar to pieredzi un tām prasmēm, kas man ir tagad, to var atrisināt 2 minūtēs. Vai ne? Tā kā es vienkārši mēģinu lietas uztvert vieglāk. Pie mums arī bija uz podcastu Eģus Ilzonis, vai ne? Es arī viņam uzdevu kaut kādu līdzīgu jautājumu, vai viņš arī stāstīja, kā viņš uztver ikdienu. Viņš arī teica to pašu, man nav problēmas, nestresoju ne par ko. Tā kā tas ir, kā es ar to tiek galā. Es vienkārši nestresoju. Un tu arī guli, ja pareizi laikā? Protams, jā, es arī guļu 8 stundas, dzeru visus vitamīnus, sportoju katru dienu, vai ne? Tagad es sācu no rīta iet ārā sazināties plikām kājām, vai ne? Peldos no rīta, tur smieklu jogu mēs taisam. Visādām muļķībām nodarbojamies, vai ne? Bet, zin kā, man liekas smieklīgi kaut kāds prieks dzīvē, un tev arī tu to negatīvismu sit kaut kā uz otru pusi. Bet es teiktu, ka jā, tās visas lietas ir svarīgas, ko es daru, bet pats svarīgākais ir tas, kā tu dzīvi uztver. Tev pašam kādreiz ir bijusi vegetatīvā distonija vai kāda izdegšana tu tam, kā tu esi ticis to galā? Kas tev vislabāk pašam ir strādājis? Man ir bijušas visādas nervu sistēmas pārslodes, visādas problēmas, kas vienkārši neesmu gulējis. Tur nedēļām pa stundu naktī tur guļu, kaut ko grozos, un nevis izdzīvē slikti, tur galva nestrādā. Bet es esmu mēģinājis sev vienmēr kaut kā pateikt, ka tā nav nekāda slimība kaut kāda tagad, vai ne? Tas ir vienkārši tāpēc, kad es vienkārši
pārslogoju sevi. Man vienkāršāk dzīvot mierīgāk, pasportot vairāk, pagulēt, tas pāries. Un parasti arī tas pāriet, vai ne? Un ja tu tici, ka tas pāries, bet ja tu neticēsi, ka tas pāries, tas atkal nepāries, vai ne? Tā kā ir baigi svarīgi arī vienkārši sev varbūt bišķiņ apmuļķot, sev pateikt, tas ir tāpēc, ka es izdarīju šito. Varbūt tu pat it kā loģiski zini, ka tas nav tāpēc, bet vienkārši sev apmuļķo, tu saki, tas ir tāpēc, ka es izdarīju šito, es to vairs nedarīšu, un tagad būs labāk. Un tad kaut kā paliek labāk. Kā alkohols var ietekmēt veģetārijā distoniju, jo daudz cilvēku saka, viņi iedzer 2-3 aliņas, viņi jūtās labāk. Jā, šī ir baigā problēma, jo alkohols palīdz uz to brīdi. Un tev ir kaut kāda trauksme, vai ne? Vai tu nevari iemigt, tu ierauj, 100 gramus, un viss trauksme nav, viss tas priecīgs, viss forši, vai ne? Bet kas notiek, tas ir tās, un tu to problēmu pārcēl uz priekšu un uztaisi viņu lielāku. Tas ir tā kā tev ir ātrais kredīts, tev rīt jādod, un tu neesi atdod, bet tu paņem citā veidā ātro kredītu, atdod pirmo. It kā tu problēmu šodien atrisini, bet pēc mēneša tu nomaksā gan 1%, gan otrs, vai ne? Tā kā tas noteikti nav risinājums. Un īstenībā, ja tu katru vakaru dzer 2-3 aliņus, ja tu nopirksi gabu un teanīnu, tu iedzers gabu un teanīnu, tu jutīsies tāpat, kā būtu iedzers 2 aliņus. Vai veģetārijā distoniju var pilnībā izārstēt? Jā, bet tajā pašā laikā tu viņu var iegūt atpakaļ pēc kāda laika. Zini, kā ja tu salauz roku, uzliec ģipsi, viņa sadzīs, bet tu atkal nokrīt no 3. stāva, un atkal ir tas pats. Ar veģetārijā distoniju ļoti līdzīgi, un manuprāt, tie cilvēki, kas no viņas tiek vaļā, viņiem pēc tam daudz vieglāk atkal ir viņu iegūt. Jo zini, kā atkal viņi sāk justies sūdīgāk, viņi sajūt, tā ir tā sajūta, un atkal būs sūdīgi un paši sevi ierauj tur iekšā. Tā kā jā, tas, ka tu dari šīs visas lietas un tiec no problēmas vaļā, nenozīmē, ka tagad tev viss ir jābeidz darīt. Kad tu problēma vairs nav, es vairs nesportošu, nedzeršu vitamīnus. Ne? Tāpat vajadzētu turpināt sportot, vitamīnus dzert. Ja esmu cilvēks, kur bija naktsmaiņas, kā man pareizi sakārtot miegu, lai viņš būtu kvalitīvs? Ej prom no darba. Tā ir mana atbilde, ej prom no darba. Jo es vēl neesmu redzējis cilvēku, kam ir naktsmaiņas, kas pelnītu tiešām daudz. Es domāju, ja tu strādā naktsmaiņas un tev ir izveidojusies šāda problēma, un ir skaidrs, ka viņi ir izveidojusies daļa naktsmaiņām. Protams, nevajag iet prom no darba šodien, bet izsūta darba pieteikums, izsūta CV. Gan jau tu vari dabūt plus mīnus to pašu samaksu darbā, kur tu nestrādā pa naktīm. Jo naktas darbs ir beigā problēma. Kad tu vienkārši sāc negulēt naktīs, mēģini gulēt pa dienu melatonīns neizstrādājas, tu mēģini kā viņu lietot, bet ja pašā laikā zini, kā arī gaišs, grūti atrast telpu, kur gulēt, tu tur zvani, varbūt draugi kaut kur pa dienu jāiet ārā. Manuprāt, naktsmaiņas ir beigā problēma, un es tiešām ieteiktu cilvēkiem, ka naktsmaiņas, ja tu jūties superīgi strādā, bet ja jūties sūdīgi, es domāju, ka vajadzētu pamainīt darbu. Galvenais ir ugunsdzēsējs, to neklausās, lai nebūs, ka dzēšu. Zini, kā ugunsdzēsējs strādā ap 24 stundām 3 brīvas? Jā. Tas tomēr bija savādāk. Tas to nav katru nakti maukt, vai ne? Es domāju, ja tu strādā 24 un tev 3 dienas ir brīvas, tad es domāju, ir ok. Un es domāju, ka tāpat, ja nezinu, ugunsdzēsēji, viņi tur iecirkņi ir 6, es domāju, 4 no viņiem tāpat pa nakti guļ un kas viņus tur uzmodina. Kādas lielākās kļūdas tavuprāt, kad cilvēki uzzina, ka viņiem ir veģetārijā distonija? Ko viņi dara? Kaut ko nepareizi sākumā? Lielākā kļūda bija tā, ko es teicu iepriekš par to, ka cilvēks uzreiz sāk lietot kaut kādas zāles. Protams, speciālists iesaka, kāpēc viņš nelietot. Viņš sāk lietot zāles un viņš jūt, problēma atrisināta. Un tā ir lielākā kļūda, jo tagad tu atkarīgs no zālēm uz visu dzīves. Tu nevari beigt lietot. Un tā mums ir lielākā problēma. Jo jā, varbūt zāles situācijas, dažādas situācijas ir vieglākas, trakākas, ja kādam baigi trakt, bez zālēm viņš nevar. Bet paralēli vajadzētu darīt tās visas lietas, ko es teicu. Sākt sportot, un tad varbūt ar ārstu, protams, runājot, laika gaitā tu var tikt vaļā, tās zāles varbūt nelietot un paļauties uz sportu un vitamīniem. Kurai cilvēku grupai ir lielākā iespēja saskarties ar veģetārijā distoniju? Sievietēm noteikti, jo sievietes ir neirotiskās kā vīrieši, tā ir galvenā atšķirības ar sievietēm un vīriešiem. Un kurai grupai? Noteikti tiem, kas lieto alkoholu, narkotikas. Tiem, kas visu dienu sēž sociālos tīklos, un tiem, kas vienkārši pa dzīvi ir tādi, ka viņi izjūt negatīvas emocijas vairāk, jo cilvēkiem tās personības tipi ir dažādi. Viena lieta, kāpēc dzīve uztver tik viegli, ir, jo man vienkārši paveicies. Ir cilvēki, kas ir tādā pašā situācijā, un viņam šķiet, viss ir slikti, vai ne? Es domāju, visi ir tāds cilvēks, ka, tur nokrīt glāzi mājās, vai ne, viens tur smējās, viens tur raud, vai ne? Vienam liekas, ka tas otrs dīvains kaut kāds, vai ne? Tā kā jā, noteikti cilvēki, kas ir vairāk tendēti uz negatīvām emocijām, bet to tu vari saprast. Internetā ir personības tests, tur izpildīt personības testu. Parasti bezmaksas īsti nestrādā, bet, ja tu tur samaksās, nezinu, arī pildīs kaut kāds 10 eiro, tad tur izpildīt normālu testu, dabūt reāli normālas atbildes un plus mīnus saprast kaut ko par sevi. Uzņēmēji nav tajā grupā? Nē. Es teiktu, uzņēmēji nav tajā grupā, jo, lai būtu uzņēmēji, kas gadu to dara, jo, lai tu būtu uzņēmējs, tev vajag noturību par to, ka visu laiku viss ir sūdīgi.
Jo kā uzņēmējiem visu laiku viss ir sūdīgi. Ja arī uzņēmums ir liels, ko tu dari kā uzņēmuma īpašnieks, vadītājs, risina problēmas. Un līdz tevīm atnāk tās problēmas, ko citi nevar atrisināt. Tā kā es teiktu, ka, ja tev ir noslēdzis kaut ko tādu, tev uzņēmējiem būs ļoti grūti. Bet, protams, es teiktu, ka uzņēmējs ir droši vien viena no stresainākajām profesijām, tīpaši Latvijā. Ja Latvijā cilvēkiem pirktspēja ir, nav tā lielākā, nodokļi ir pietiekami lieli, jāmaksā viņi ir pietiekami ātri, vai ne? Un tā visa sistēma ir tāda, ka tev tiešām ir grūti kaut ko izdarīt. Un, ja tev ir grūti kaut ko izdarīt, tev ir beigais spiediens kaut kāds, tad jā, tu droši vien esi vairāk pakļauts tam. Ja tu strādā parastu algotu darbu, kur ir konkrēta alga viena, pēc teiksim, ja tu pelni 2000 mēnesī, un tu zini, nav svarīgi, kā es strādāšu, būs te 2000. Protams, darbu jānāk, vai ne? Tas drīzāk nē, to tāda problēma tev neatgadīsies, bet tev ir tāds stresains darbs. Tad... Ja tev būtu iespēja pelnīt 5000 mēnesī algotā darbā, tad tāpat turpināt un veidot savu uzņēmumu? Es jau pelnīju vairāk, no es gāju prom. Ja es arī pelnītu 20,000 mēnesīs, droši vien vienā brīdī aiziet prom, ja man nebūtu tas progress. Jo man svarīgi varbūt ir nevis tas, cik es pelnu, bet tas, ka ir progress. Jo vai es šomēnes nopelnīšu vairāk nekā brīdī, kad es izveidoju uzņēmumu? Nē, šomēnes nenopelnīšu vairāk. Ja skatāmies visas izmaksas, tad es domāju, ka es nopelnīšu droši vien mazāk. Bet man ir tā iespēja nopelnīt 3 miljonu mēnesī, vai ne? Ja tu strādā algotā darbā, tu zini, labi, 3000, mums 5 būs, bet vairāk nebūs. Un tad vai tev pietiek vai nē? Un, protams, Latvijā pietiek arī 3000, bet man ir tas, ka man gribās kaut ko vairāk. Arī, kā tu ej uz zāli, tu gribēsi būt stiprākam, nevis vienkārši nākt. Arī tāpat, teiksim, ar naudas pelnīšanu un palīdzēšanu cilvēkiem gribās visu laiku kaut ko, pišķiņu vairāk. To kaut kas viens ir, gribās vairāk. Kaut kas cits ir, gribās atkal vairāk. Jo arī, teiksim, tā, ka mums bija, kad pirmajā mēnesī uzņēmums apgroza 18,000, nākamajā 23. Pie tiem 23 es biju priecīgāks nekā, ka, teiksim, mums vienu mēnesi bija 150 un nokritu 120. It kā 6 reizes vairāk, vai ne? Bet liekas, bet bija vairāk, vai ne?